ko es daudz atceros, dzīvoju uz laukiem. Saku, vasarā gāju šeit, tad ganos gāju, saku, mājās. Nu, dārzos auga viss, kas, saku, tur aug. Āboli, tur aug, teiksim, nu, ogs, jāņogs, avenes un viss tādas lietas, saku. Kā mazs bērns, man tikai tādi fragmenti. Es atceros, ka Ziemassvētkos, tajos laikos piparkūks sliep uz skapaugšas, un es atceros, ka pie savas vecās mātes Cēsīs es rāpjos uz krēslu mēģināt tikt pie tām piparkūkām. Teiksim, Krievu laikā, saku, mūs neizved, bet mēs laikam varbūt bijām uz to listu, un, teiksim, kad pirms vācieši ienāca, mēs, saku, aizbraucam prom no mājām, kaut kur slēpties, saku, pie radiem. Mēs atstājām Liepāju ar pēdējo preču kuģi, kas vispār izgāja, un patiesi mums vecākiem laimējās, un tur tas viens no first mate, viņš mums atdeva savu kabīni, un arī savu ģimenes adresi kādā ciemā Vācijā. Un to es nevaru saprast, kā vecāki tur nokļuva, bet mēs nokļuvām Vācijā, tur, kur to adresi, ko viņš iedeva. Tanīs dienās tad Latvija nebija brīva, un tad man vecāki un cilvēki viņa paudzē gribēja uzturēt latviešu sabiedrību, Latvijas valodu, Latvijas kultūru. Mēs bijām diezgan laimīgi, mēs ar vecākiem, mans brālis un es un man vecāki, es domāju, 2 reizes mēs bijām Latvijā, kamēr tā bija okupēta. Tas bija ļoti savādāk tur ceļot tad nekā tagad, protams. Tad mēs sākām visu to televīziju, vairāk skatīties uz ziņām, viņi rādīja visu vairāk par kas notiekās, arī, protams, latviešu skolās mums, tur daudz par to runāja. Man vecāki ļoti interesējās par visu, kas notikās Latvijā un stāstīja mums, kas notikās. Es ar saviem draugiem un cilvēkiem manā vecumā mēs piedalījāmies tādos protestos. Tā kā es teicu, tos Sovietu protestus, kas gāja apkārt. Un mums kopā tas jādara, jo tā kā es teicu, mēs maziņa valsts, mums kopīgi tas jāmudina, lai mēs turpinām un eksistējam. Un, man tas ir svarīgi to turpināt un to darīt, lai Latvija turpinās. Kur ozoli? Zaju zemzari. Še, kur vīri stāv? Nebaidās. Ir ļoti svarīgi latviešiem būt kopā un svinēt to mūsu vēsturi un kultūru, jo mums ir bijis diezgan grūta vēsture un svarīga vēsture. Man liekas, ja mēs esam ļoti tuva tauta, mēs visi tuvamies ļoti tuvi kopā, bet arī visi mēs šeit Austrālijā, mēs esam tik maza tauta, ka ja mēs izklīst, tad man liekas, ka viss, izbeigties. Es piedalos latviešu sabiedrībā, jo man tagad daudz man tuvākie draugi ir latviešu sabiedrībā. Un man dod daudz prieka piedalīties ar visādām lietām, kā es pirmo minēju, kā dansošana, dziedāšana. Man dod daudz prieka vienkārši, jā. Man liekas, liels iemesls ir visa man ģimene piedalās. Un es vienmēr viņiem palīdzu ar lietām, bet arī es pats ir labi pavadīt laiku ar saviem draugiem un kumpeļiem. Un man liekas, mēs visi pavadām daudz laika latviešu sabiedrībā ar dejošanu un koncertiem un kafejnīcā un tā tālāk. Un kas tev nozīmē latvietība? Fui.
Vai grūts pirmais jautājums. Kas ir latvietis? Tātad, kas ir latvietis? Jeez. Latvijas, runāt latviski, uzturēt latviešu tradīcijas, es saku, un justies kā latvietim, es saku, un es jūtos kā latvietis, es saku, un es esmu dzimis tur un tā tālāk, bet Cilvēks, kam Latvija ir tuva, mīļa un svēta. Un tas ir, kas mēs esam.